Sveiki visiem! Šajā video es jums parādīšu, kā ir iespējams atjaunināt eLeaf iStick Pico Mega un kā tam ir iespējams iestatīt logo. "20 reizes uzklikšķinot ir iespējams redzēt, ka šobrīd uz manu veipu ir versija 1.01. Lai uzzinātu pārējās eLeaf iStick Pico Mega iespējas, varat apskatīties manas izveidoto video apskatu par šo ierīci. Lai iepriekš minētās darbības varētu izdarīt, jums ir nepieciešams pievienot ar USB vadu palīdzību veipu pie datora. Kad veips ir pievienots datoram, atveram savu iecienītāko interneta pārlūku programmu un ejam uz eLeaf mājaslapu. Izvēlamies produktus, pēc tam attiecīgi savu veipa modeli. Ritinam uz lapas apakšu. Tā kā man ir Windows operētāja sistēma, izvēlamies programmatūru priekš Windows. Lejupielādējam to. Atarhivējam. Palaižam programmu Update eLeaf. Spiežam uz pogas Update. Izvēlamies atjauninājumu failu. Programmatūra ir atjaunināta. Tā kā man jau bija jaunākā pieejamā programmatūra, nekādu jaunu uzlabojumu veipam nav. Lai veipam ieskatītu logo, palaižam Update eLeaf programmu. Spiežam uz pogas logo. Izvēlamies logo un logo ir iestatīts. Pārliecinamies, ka logo funkcija ir ieslēgta. Izraujam USB vadu. Ieslēdzam ierīci un pēc 3 sekundēm parādās augšupielādētais logo. Lai izveidotu personalizēto logo, atveram logo failu kaut vai ar to pašu Paintu. Nodzēšam lieko, izvēlamies teksta ievadas rīku, iestatām baltu krāsu, saglabājam izmaiņas. Un atverot programmu Update eLeaf, izpildam iepriekš aprakstītās darbības. Ja tev patika šis video, spied like.